Sveiki! Es atrodos pie Lūk galerijas Dzētrūdas ielā, un šeit notiek Renāras Virziņa izstādes Mans onkoloģiskais stāsts atklāšana. Šis projekts viņam ir tapis fotokvartāla programmas FK fotostāsts ietvaros. Tā ir programma, kas pirms pāris gadiem radās, un tās ietvaros Latvijas fotogrāfi var strādāt gadu pie saviem projektiem, un fotokvartāls tiem sniedz nedaudz morālu un arī finansiālu atbalstu. Taču Renārs izdomājis, ka viņš ne tikai publicēs šo sēriju internetā, mūsu žurnālā, bet arī sarīkos uz karstām pēdām arī izstādi. Ko iesim skatīties, kas tur notiek? Sveiks, Renār! Esam tavā izstādē. Kā tu izdomāji taisīt šādu fotosēriju? Sveiciens, jā. Tā ideja par šo jau kādu laiku sēž manī, jo pirms 2 gadiem es atklāju, ka man ir onkoloģiska saslimšana, un tas arī ir noticis ar manu brāli kādu labāku laiku iepriekš. Un tad, ejot cauri visam šim procesam, es esmu arī dokumentējis to savu ceļu. Un es esmu dokumentējis gan to grūto sadaļu, kas ir šeit apskatām, kas ir visa šī operācija, stāru terapija, ķīmijterapija, kā arī es esmu dokumentējis visu to daļu, kas man ir uzspīdējis tālāk dzīvē, kas ir varbūt kaut kāda veida izmaiņas manā jauna hobija, kā piemēram filcēšana vai arī kaut kādi tie uzvaras ceļojumi, kas ir Indonēzija un kaut kas tam līdzīgs. Un kā tu izvēlējies, kā tieši pieeja šim projektam? Es skatos, ka tu esi fotografējis gan sevi, bet arī vēl citus cilvēkus. Jā, man liekas, ka tā tēma ir aktuāla ļoti daudziem cilvēkiem, gan kā līdzcilvēkiem, gan kā, cerams, ka ļoti daudziem tas nav uz viņiem tendēts, bet arī viņu pašu dzīvēs. Un tāpēc es esmu dokumentējis daudz cilvēkus, kā manu brāli vai cilvēkus, ko es savā ziņā pazīstu, kas ir paši slimojuši savā laikā ar onkoloģiskām saslimšanām. Un arī, kam varbūt tās ir beigušās mazliet nepatīkamāk, kā man drauga Kārļa mammai. Bet jā, man liekas, ka par to vajadzētu runāt, tīpaši skatoties to statistiku, kas mūsdienās ir. Un kā tu piegāji šai izstādē, domājot par iekārtojumu? Par iekārtojumu bija diezgan sarežģīti atrast to galerijas vietu, kas beigās izdevās ļoti veiksmīgi. Un tad iekārtojuma ziņā es gribēju drukāt uz alumīnija, lai tie darbi ir paliekošāki. Un arī atspoguļot to kaut kādu laika momentu, kurā mēs esam. Kā arī es gribēju likt lielās perspektīvās to savu bēdīgo daļu vai grūto daļu, un to uzvaru, vai arī to uzvaru, un kādam citam varbūt netika dot neveiksmīgi beigušos daļu. Jā, tajā iekārtojuma ziņā. Un kāpēc tev vispār bija svarīgi taisīt arī izstādi, nevis vienkārši pabeigt projektu, publicēt? Bet uzreiz jau izstādi un tā, ka uz karstām pēdām. Man jau vienmēr liekas, ka labāk ir nepaturēt sevi, izlikt ārā, varbūt parādīt citiem cilvēkiem, lai liek aizdomāties un tad tādā formātā to darīt. Jo tagad es pieļauju, ka ir pienācis laiks kaut kam jaunam. Un varbūt šo lapu ir jāpašķir un jādodas pie kādas citas tēmas. Kaut gan šo arī, protams, varētu turpināt, varbūt arī es to darīšu. Tā kā varbūt kādu grāmatu izveidot ar vairāk cilvēkiem vai kaut ko tam līdzīgu. Tu ceļoji? Jā, bija Indonēzijā vasarā. Tā kā man noslēdzās, bija slimības laba, un es jūtos jau vairāk vai mazāk labi, un man vienu rītu piezvanīja Andris Vētra, ar ko mēs pusē pazīstam, un viņš man piedāvāja jaunajā Rīgas teātrī izveidot vienu projektu. Un tad es tur pastrādāju pie tā projekta, man bija diezgan labi naudiņa iekrāsies, un mēs aizbraucām ar draudzeni uz Indonēziju pusotru mēnesi, viņš pasērfot. Tu tur esi? Jā, tas es esmu uz Viļņa. Tas, kurš sērfo, jā. Tā ir liela daļa pēc Portugāles manas dzīves. Un tad te ir dokumentēti citi cilvēki, kas arī tā ir Samanta. Viņai ir 2 reizes mūžā, arī atkārtojies. Viss tas, jā, tur, man liekas, ir aprakstā. Tas konkrētais nosaukums, otrā lapā, kas viņai bija saslimšana. Jā, es viņus ar vienu podcastu atradu. Un tad... Kamēr es strādāju pie visa tā projekta, vienam no maniem labākajiem draugiem māma aizgāja no atkārtotas onkoloģijas. Un tad mums bija tāds fotošūts par godu viņa mammai, kas liekas arī šajā stāstā vērtīgi atspoguļot tās abas puses, kas var iznākt, diemžēl. Un tad šis ir Kristers.
Jūs bijat ziemā slēpošanas kalni, bijāt sacensības, un es Kristapu tā kā zināju no bērnības laikiem, un viņš man jautāja, kāpēc sacensībās nepiedalos, jo man nebija tas krekliņš, un es tā kā teicu, ka man veselības problēmas, es jautāju, kāpēc viņš nepiedalās. Viņš teica, ka viņam arī ir veselības problēmas, tad mēs sākām runāt, viņam izrādās bija tā kā onkoloģisks diagnoze, ko viņš Latvijā nevar izārstēt, un viņš tajā laikā bija uz viņas, un tad viņš Izrēlē ārstējās, ja es nemaldos. Un tā viņa pieredze ir pavisam traka. Bet šis ir bildēts viņa tā kā ārstniecības pēdējos momentos, ka viņš bija iespējams vēl BMX pabraukāt, kas ir diezgan crazy, jo, jā, man negāja laikam tā, bet viņam jau arī ļoti grūti gāja. Bet tagad viņam viss ir kārtībā, mēs braucām salīdzinoši nesen sērfot, un viss notiek. Un viņa arī bija pārā, vai 2 dienas pirms lidojuma uz jādošanas, tad viņi izsāca, ka tev izlēma šo bērnu ārā visu, lai viņa nav tā kā jā, un visu bija, daudz stundas lidojumu. Jā. Man bija jau, ka bija